بسم الله الرحمن الرحيم Vairums eiropiešu uzskata, ka viņu kultūras pamatus ir likuši grieķi, bet attīstījuši romieši, taču tumšajos laikos viņu kultūra pagrima un renesanse kļuva par grieķu kultūras atzimšanas sākumu. Patiesībā nozīmīga vēstures daļa vienkārši tika aizmirsta. Aptuveni pirms 1400 gadiem arābi devās uz rietumiem un austrumiem, kā rezultātā dažu paudžu laikā Islāma valsts sastāvā tika iekļautas teritorijas no Ķīnas līdz Spānijai un no Kaukāza līdz Sudānai. Tā kļuva par varenāku impēriju pasaules vēsturē. Nemuslimiem, kuri dzīvoja tās teritorijā un vēlējās saglabāt savu reliģiju, tika garantēta ticības brīvība. Islāma valsts aizsardzība un protekcija par 24 dirhemiem gadā no vīriešiem, kuri spējīgi nest ieročus, kas šodienas ekvivalentā sastādītu ne vairāk kā $20. Islāma Spānijā ebreji un kristieši piedzīvoja ziedu laikus. Islāma vadīšana radīja ideālu vidi jaunas civilizācijas attīstībai. Tajā laikā, kad kristiešu Eiropā tika sasaukti konciliji par tādiem jautājumiem kā vai sieviete ir dvēsele, Islāma halifāta pilsētas kļuva par oāzi progresam un zinātnei, iespējams tāpēc, ka tā negāja pretrunā ar muslimu svētiem rakstiem. 9. gadsimta sākumā Islāma impērijas vadošā elite uzsāka neticama mēroga projektu, uzmeklējot visās pieejamas bibliotēkās zinātniskās grāmatas un iztulkojot tās arābu valodā. Halifs al-Ma'mūns sūtīja cilvēkus uz visām impērijas pusēm, ar mērķi atrast vēl arābu valodā neiztulkotas grāmatas un, kā tiek atstāstīts, katram, kurš atnesis šādu grāmatu, tika izmaksāts tās svars zeltā. Tulka atalgojums sastādīja aptuveni 500 zelta dinārus, kas mūsdienās tiek pielīdzināts $30,000. Muslimi atjaunoja senās pilsētas, tādas kā Damaska, un uzcēla jaunas, tādas kā Bagdāde, kurus sauca par zināšanu māju, bet pēc sava krāšņuma tā neatpalika no senām Atēnām vai Romas. Tajā laikā, kad Eiropas valstis lietoja romiešu ciparus, reizināt kurus nebija vienkārši uzdevums, Muhameds ibn Musa al-Khavarizmi savā grāmatā Al-Džibra al-Muqabala izskaidroja indiešu ciparu matemātisko sistēmu, kurus mēs lietojam arī šodien. Tā bija revolūcija matemātikas pasaulē. Tagad jebkuru skaitli varēja izteikt tikai ar 10 simbolu palīdzību. Turklāt Al-Khavarizmi kopā ar saviem kolēģiem nevien iztulkoja indiešu ciparu sistēmu, bet arī atklāja komatu. Islāma zinātnieks, klāt tām, izpētot grieķu zinātni par formu, ģeometriju, atklāja pavisam jaunu matemātiskas domāšanas sistēmu – algebru. Tajā laikā vairums seno elīnu zināšanas bija aizmirstas un atzima tikai pateicoties tam, ka tika iztulkotas arābu valodā un tikai vēlāk latīņu valodā. Tajā laikā, kad Londonē bija tikai dažas mājeles Temzas krastā, bet garīdznieki aizliedza tautai mazgāties, uzskatot to par grēku, Islāma Andalūzijas galvaspilsētā Kordobā bija simtiem pirtis, ielu apgaismojums, kanalizācija, ūdensvāds, bezmaksas izglītība un medicīna. Ērtības, daudzas no kurām kļuva pieejamas Eiropā tikai pēc 700 gadiem. Neskatoties uz izplatīto viedokli, ka Ēģiptes hieroglifi ir palikuši neatklāti līdz pat 19. gadsimta vidum, vēl 1000 gadu pirms tam Islāma zinātnieks Ibn Vahšija ar koptu valodas palīdzību atšifrēja vairāk kā puse sanskrita alfabēta, atklājot, ka tas ir faraonu hieroglifu vēlāka forma, līdz ar to jau 10. gadsimtā liekot pamatus eģiptoloģijai. Bet 8. gadsimtā Kairas valdnieki uzsāka mēģinājumus zinātniski izpētīt pasaules lielāko upi. Viņi uzbūvēja Nilometru, milzīgu mērāmu kolonnu, kura tika uzstādīta vertikālā tunelī ar no upes ūdenē nesošiem kanāliem. Ar Nilometra palīdzību, piemēram, tika noteikts Ēģiptes zemniekiem uzliekamais nodoklis. Tā bija pārsteidzoša ideja izmērīt uz zemes notiekošus procesus un fenomenus, kā arī izaicinājums iestāvējušam viedoklim par pasauli kā par haotisko veidojumu. 9. gadsimta 2. dekādē Halifs al-Ma'mūns apstiprināja jaunu pasaules karti, uz kuras bija norādīta teritorija no Atlantijas okeāna līdz Japānai, kā arī uzdeva izmērīt zemeslodes lielumu. Pašsaprotāmi tas, ka vairāk nebija strīda par to, ka zeme ir apaļa, un tas norisinājās 6 gadsimtus pirms Kolumba.
izmērot saules slīpuma leņķi vienā un tajā pašā diennakts laikā dažādās impērijas vietās un izmērot attālumu starp tām, halifas zinātnieki nonāca pie skaitļa, kas bija vien par 4% lielāks kā mūsdienās veikti mērījumi. Pēc 2 gadsimtiem, kad visas iespējamas matemātiskas zināšanas tika iztulkotas arābu valodā, Muhammads al-Beiruni, kura rīcībā atradās Juklīta, Al-Havarizmi un indiešu matemātiķu darbi, uzstādīja vēl pārsteidzošāku rezultātu. Izmantojot astrolābiju, viņš izmērīja kalna augstumu, pēc tam veica taisnes no kalna virsotnes līdz horizontam leņķa mērījumus un ar ģeometrijas formulu palīdzību izmērīja zemes perimetru, kļūdoties vien par 200 jūdzēm, tātad mazāk kā par 1%. Jau 8. gadsimtā Islāma impērijas pilsētu tirgos bija atrodams viss, ko varēja nopirkt vai pārdot Hindas, Vidusāzijas, Tuvo Austrumu, Arābijas pussalas, Ziemeļāfrikas un Andalūzijas zemēs. Tirgoņu ērtībām tika celtas lielas novietnes un ēkas, kur tie varēja atpūsties kopā ar visām savām karavānām. Islāma zinātnieki atrada arvien praktiskāku pielietojumu viduslaiku utopiskajai zinātnei alķīmijai, tuvinot to ķīmijai mūsdienu izpratnē. Viņi veiksmīgi radīja monētas, krāsas, ziepes, kuras Eiropā parādījās tikai 13. gadsimtā. Ieroču amatniecību papildināja tādi izgudrojumi kā grieķu uguns vai ugunsmetējs. Tika atklāta destilācija, ar kuras palīdzību tika ražotas smaržas. 9. gadsimta viduslaiku ķīmiķis Ibn Zakarija ar-Razi pirmoreiz vēsturē sadalīja ķīmiskus elementus, balstoties nevis uz filozofiju, bet uz zinātniski eksperimentālu praktiku. Tāpat, kā to vēlāk izdarīja Mindzelējevs. Pateicoties grāmatu drukāšanas tehnikai, zināšanas ātri izplatījās uz visiem impērijas nostūriem. Lielākajās pilsētās pastāvēja pat veselas grāmatu ielas, ar 100 grāmatu tirgošanas vietām. Un tas viss tajā laikā, kad Eiropas klosteri būtu laimīgi par 5 vai 10 grāmatām. 2. tūkstošgades sākumā Ibnul Heisam, prātojot par dziļiem fundamentāliem fizikas jautājumiem, mēģināja izskaidrot gaismas un redzes būtību ar matemātikas un fizikas starpniecību. Apgāžot mistisko Aristoteļa teoriju par uz aci peldošu objektu emanāciju, pierādot, ka mēs redzam pateicoties tam, ka gaisma taisniem stariem virzās no objekta uz aci. Izskaidroja gaismas lūzumu spoguļos un šķidrumos un aprēķināja Zemes atmosfēras blīvumu, izpētot saules staru leņķa lūzumu tajā. Savus atklājumus viņš aprakstīja grāmatā Kitābuļ Manāzir, kura kalpoja par pamatu zinātnei, kuru mūsdienās mēs pazīstam kā optika. Un tas aptuveni 1000 gadu atpakaļ. دائما أبدا